Skaists smaids Latvijā ir teju vai etiķetes jautājums. Skaists smaids ļauj justies psiholoģiski komfortabli ikvienā situācijā. Skaistu smaidu veido veseli zobi un labi kopts un vesels mutes dobums. 21. gadsimtā zinātnes atklājumi medicīnā ļauj mums ikvienam izbaudīt skaistu un veselu zobu priekšrocības. Es esmu padomu produkts, un pilna muti ir ar labojumiem, bet kopš es iemācījos savu muti labi kopt un nodarboties ar higiēnu pareizi, man jau 17 gadi nav neviens jauns caurums. Man nav paradentozes, un man nekas vairāk nebojājas. Mēs iemācāmies viņus pareizi iztīrīt. Ja? Tas, ka mēs nopērkam elektriskas zobbirstes, tas, ka mums ir mazā starpzobbirstītes, ka mēs zinām zobdēļu, tas, ka internets ir pilns ar pamācītiem, vēl nav viss. Bieži, ka paradontozes rezultātā mēs zaudējam pilnīgi veselus zobus. Tātad jāskatās, kur tā infekcija vairāk skar, vai pašu zobu, vai to kaulu, kas uztur zobu žoklī. Medicīnas doktora, pasaules līmeņa praktizējoša zinātniece Alēna Butkeviča doktora grādu implantoloģijā aizstāvējas vienā no pasaules prestižākajām mācību iestādēm stomatoloģijā – Bostonas Universitātē. Šobrīd strādā Rīgā un savā privātpraksē piedāvā inovatīvākos pasaules līmeņa pakalpojumus stomatoloģijā. Ir divi veidi. Tas viens veids ir līdz diezgan kritiskai robežai. Mēs vēl varam apstādināt un daļēji atjaunot kaulu augšanu. Tas it kā liekas misticisms, bet nē, mēs no daudziem piemēriem zinām, ka cilvēkam ir pašatjaunošanās spējas. Ja? Pieņemsim mādi, ja viņi tiek sagriezti, viņi sagriežās vai kā taisot roso, viņi saug. Ja mēs griežam nagus, viņi izaug garāks. Un tāpat kaulam, ja viņš, pieņemsim, kādā traumā ir salūz, tomēr viņš saug kopā. Cilvēkam ir spēja reģenerēties, atjaunoties, līdz zināmai robežai, protams. Un mēs šo iespēju izmantojam. Un pat labāk mēs arī esam nopatentējuši vienu no mūsu metodoloģijām, gan Amerikā, bet tas ir fakts. Mums ir atklājums, ka tas ir fakts, ka mēs varam izraisīt cilvēkā to kaulu reģenerāciju tur, kur mēs vēlamies. Un otrs veids, ja ir pat tālu, un tas kauls vairs, respektīvi, mēs nevaram izaudzēt tik tālu, lai tas zobs atkal būtu stabils. Un tad ir implants. Ļoti liela nozīme ir implanta kvalitātei. Tāpat jāatceras, ka mīti par implantu ievietošanas ilglaicīgumu sen ir pagātne. Zobu implants ir mākslīga zobu sakne. Tā noturēs zoba kroni, redzamo zoba daļu, gan miera stāvoklī, gan pie visām košanas slodzēm. Tas ir arī neatsverams atspaids pārliecinošam smaidam, kas var nākt atklāti un no visas sirds.